No kādas sievietes izkrāpt nepilns 5000 eiro. Es tev izstāstīšu, kā. Viņa parasti pārlūkā rakstīja e-banka un pēc tam pārlūks piedāvāja vispārējo .seb.lv. Kādu dienu viņa netīšām ievadīja e-banka Googlā. Un Google piedāvāja vairākas meklēšanas rezultātus, un pats pirmais rezultāts bija reklāma uz krāpnieku lapu, kur viņa arī atvēra. I'm not filming you. Šī lapa izskatījās precīzi tāpat kā Sebbankas lapa. Viņa tur ievadīja savus datus, viņai piedāvāja apstiprināt PIN 1, un patiesībā viņa aizsūtīja savus datus krāpniekiem un apstiprināja krāpnieku autentifikācijas Seb lapā. Kad krāpnieks tika iekšā Seb lapā, viņš piefiksēja visus datus, tā skaitā karšu datus, un pēc tam veica maksājumu no kartes, kur netīšām arī šī sieviete apstiprināja, un nauda bija aizgājusi uz kaut kādu Dubajas viesnīcu, kur visticamāk nebija viesnīca, vienkārši reģistrēts viltus uzņēmums, uz kuru izkrāpt cilvēku naudu. Atcerieties, ka Google rezultātu augšgalā bieži vien ir reklāmas, un nerad tur reklamējas krāpnieki. Un sieviete prasīja, kāpēc Seb neko nedarīja, kāpēc viņi ļāva krāpniekiem reklamēt viltus Seb lapu. Patiesībā jau Seb neko daudz tur nevar izdarīt, jo iedomājies, internets ir kā milzīga pasaule, kur katrs var savā pasaules galā atvērt jebkādu iestādi un nosaukt to, kā grib. Šajā gadījumā kāds atvēra Dubajā iestādi ar nosaukumu Seb. Seb nevar izbraukāt visu pasauli un pārmeklēt visas iestādes, kā kur ir nosaukt. Tieši tāpat ir arī internetā. Seb nespēja izbraukāt pa visu internetu un atrast visus krāpniekus, kur ir izveidojuši līdzīgas lapas viņai. Lai gan viņi to cenšas darīt, bet tas nav tik efektīvi, cik gribētos. Starp citu, es šo video ierakstīju Eiropas lielākajā un prestižākajā hacker konferencē, kur rīko CCC. Šeit pat konferencē es arī šo video montēju. Ja tu gribi zināt vairāk par šo konferenci, man drīz būs par to video, tāpēc seko līdzi un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.